Šonadēļ lieli pārdzīvojumi ne tikai Aukartes akadēmijas studentiem, bet arī izbalsotajiem dalībniekiem. Viņiem priekšā atgriešanās koncerts un cerība atkal kļūt par studentu. Māte, Kristaps, Lijā un Laima mēģina ar grupu, lai svētdienas koncertā pārliecinātu skatītājus, ka pelnījuši vēl vienu iespēju. Šo svētdienu ir arī atgriešanās koncerts. Kā tev šķiet, kuram no 4 izbalsotajiem dalībniekiem izdosies atgriezties? Izdosies tam, kurš visvairāk to gribēs un visvairāk pacentīsies, lai to panāktu. Īstenībā man tā diezgan liela pārliecība par Kristapu ir. Jā. Vai atgriežas? Par kuru no dalībniekiem tev visvairāk tā? Par Kristapu tieši, ka tu gribētu, vai tieši viņam teikt tā iespēja? No 4? Jā, ziniet, viņš ir vispilgtākais tomēr. Es domāju, Laima vēl varētu. Laima vēl varētu iekšķāt, jā. Vai nozīmē Kristaps? Skatītāji čatā raksta, atgriešanas koncertā atnāks atpakaļ Kristaps, mātiņam būs jāaiziet. Mīļie skatītāji, kas tad nu? To jau nevar zināt, kā viss izvērtīsies. Bet jā, Kristapam ir liels izredzes tikt atpakaļ šovā, un es esmu tikai par to priecīgs. Kad kāds no tiem, kur izgāja ārā, nāks atpakaļ šovā, strādās, mācīsies un pilnveidos sevi pēc iespējas labāk, tas ir tikai labi. Es to atbalstu 100%. Es esmu gandrīz pārliecināts, ka Kristaps. Man jau gribētos arī Mādi un Laimu. Es nezinu, visi bija baigais tāds bums bija par Kristapu. Tad, kad Kristaps aizgāja, kad viena bļauj, ka Kristapu vajag atpakaļ, otru bļauj tieši pretēji, kad Kristapu nevajag atpakaļ. Un par Kristapu arī visvairāk arī runā. Ziniet, kas bija pats interesantākais, kad svētdienu koncertā, kas bija, es pat redzēju plakātu, kur bija rakstīts, Kristaps ir pats labākais. Par ko tad vēl ir runa? Māde, diemžēl, nepaspēja visi iepazīt tik ļoti, kā varbūt vajadzēja. Par Liju un Laimu es neesmu pārliecināta. Bet, viss var būt. Viss var gadīties.